Un sociālajos tīklos pieaugušie latviešu vīri liek tos mazos bērnus fotogrāfijas vai video un saka, gribu redzēt šo bērnu cietumā. Līdz kurām stāvoklim mēs degradējam, kolēģi? Tas ir absolūtis bezcērs. Es nevaru atļaut, lai mūsu mīļā Latvija vienkārši nolaist situāciju līdz tādam stāvoklim. Pieaugušie cilvēki, kolēģi, tas ir valsts drošība. Tas ir konkrēts apdraudējums. Nevis kamēr vai kad sprāgs bumba. Bet ja kaut kādai grupai izdevās mūs atkal saskaldīt, tas nostrādā. Starp mūsu biroja darbiniekiem ir arī latvieši, kuri arī uztver to kā krievu valodīgu draudu latviešiem. Diemžēl, jo tā Telegram grupa ir izdarījusi visu perfekti. Neviena no Latvijas amatpersonām neizgāja ar paziņojumu tautā mierīgi. Nekādā gadījumā neļaujam viņiem izdarīt tā, lai mēs padomātu, ka mēs viens pret otru. Neļaujam viņiem to darīt. Tas nav mūsu krievalodīgi latvieši. Nē, tas ir viltojums. Tas ir kaut kur no ārzemēm nāk. Viņi speciāli to dara, lai sanaidot mūs. Kolēģi, neviena no Latvijas amatpersonām to neizdarīja. Kāpēc? Tas absolūti nav pieņēmami. Es lūdzu, ņemot var iepriekšējo praksi, pagarināt man laiku. Pagarināt laiku nav iespējams. Paldies. Kolēģi, vai jūs nebūsiet pret, ja es pabeigšu? Tomēr mēs runājam par bērniem un par drošību. Paldies, kolēģi. Es ļoti lūdzu, ka mēs tiešām šajā konkrētajā situācijā neļausim mūs sadalīt. Es ļoti lūdzu jūs, kolēģi, aizstāviet lūdzu arī manus bērnus. Kungs, laiks. Viss. Kolēģi nav pret. Nav šeit vai es nevaru par bērniem pabeigt? Kolēģi. Parlaments nav pret. Kolēģi, bet parlaments nav pret, frakcijas nav pret. Es domāju, mēs šajā gadījumā varam. Tas ir valsts drošības jautājums. Mēs runājam par valsts drošību. Vai uzdot? Paldies, Latvijas kungs. Paldies jums, milzīgi. Kolēģi, motivācijas laiku atbilstoši kārtības rulim nevar pagarināt. Balsojam tad, Miriņas kundze? Nevaram mēs balsot. Paldies, Rosļikova kungs. Paldies. Sanāk, kā pabeigts runu par krievu runājošiem bērniem, kuriem uz dotu momentu uzbruk. Es nevaru. Motivācija kolēģi, sakiet, nevaru tad sanāk. Kolēģi, jums būs vēl laiks runāt par šo. Kolēģi, vai es varu turpināt savu teikto? Kolēģi, ievērosim lūdzu kārtību, Rosļikova kungs. Lūdzu, ievērosim kārtību. Paldies. Paldies, zaļzemnieki, par to, ka neļāvāt runāt par krievalodīgiem bērniem Latvijā. Paldies, zaļzemnieki, kārtoju reizi. Sītiet ar amuru, droši. Paldies.